Daudzi tā jau saka, ka pasaules čempionāts hokejā pa īstam sākas no ceturtdaļfināliem. Ceturtdaļfināli aizvadīti, vēlreiz apliecinot, ka prognozes ir gaužām slidena lieta, pat hokejā, kur liekas, hokejs nav futbols, kur vieni vārti visi izšķir, bet mūsdienu hokejs tāds ir, un mēs skatāmies, ka laikam tādus pusfinālu pārus reti kurš varēja noprognozēt. Jā, mēs jau visi zinām, kā es to visu prognozēju, un godīgi sakot, tiešām fantastisks spēles un fantastiski iznākumi, teiksim, atklāti fantastiski. Fantastiski sižeti, jau skatāmies Somu. 9 sekundes pirms spēles beigām iemeta, pēdējā minūte izšķiras arī Kanādas, Slovākijas, Zviedrijas, Čehijas izšķiras. Pēdējām bija. Kanādas, Slovākijas liktenis izšķiras. Vienīgi faktiski Krievijas, Norvēģijas spēle. It kā mierīga, bet arī varam teikt mierīga tikai varbūt kādās pēdējās 10 minūtēs. Jā, Krievijas, Norvēģijas spēle sākot, tā bija vienīgā, kur es teicu, laikam, ka 50-50, jo es domāju, ka varbūt Krievi kaut ko nesagatavosies līdz galam. Tā, 2-2 tas vēl gāja, viss gāja kā nāks, un tad labi, Krievi samet, laikam jau viņi tomēr ir pelnījuši tiešām spēlēt tālākajā kārtā. Bet arī tas Jemeļina vārti, neteiksim, ka tāda rupja vārds arī kļūda, bet metiens nebija neņemamais, kā mēs teiktu. It kā kur bez tā būtībā, ja mēs ņemam kopumā visi vārds ar ielaidi kādus vārdus, kas varbūt nebija neņemami šajā sērijā, es domāju, visās komandās patiesībā. Un beigās, ja mēs paskatāmies otro periodu, Norvēģi vinnēja ar 1-0, bet metiena attiecības 16-4 pat labi Krievijai. Tā spēlē, tas pats, protams, ka runājot tiešām par spēlēm, tā ir viena spēle, skaidrs, Krievi tomēr bija labāka, beigās uzvarēja. Otra spēle kanādieši ar Slovākiem, kur būtībā izskatījās tomēr kanādieši labāk. Visu spēli ātrāk, tivcīņās, viss spied virsū, bet redzam, ko nozīmē labs treneru faktors, komanda, kas ir gatava. Un nesavaldība kādā spēles epizodē. Un beigās tiešām arī nesavaldība, varbūt nebija tik traki no vienas puses, varbūt bija, bet, protams, nevajadzēja to darīt, un jebkurā gadījumā tas sots beigās pavisam nogremdēja, bet, tur jau, kā saka, jau bija nešķirts, ja, tā kā tas jau bija pārsteigums, man liekas. Jebkurā gadījumā es domāju, ka Somi tomēr gaidīja, ka ne tikai Zviedrijas izlase pie viņiem atbrauks, bet arī Zviedru fanu tūkstoši pie viņiem atbrauks uz pusfinālu un finālu. Varbūt gaidīja, varbūt priecīgi, ka neatbrauc patiesībā, jo Zviedrijas komanda bija, varbūt meistarības ziņā bija augstāk par Somiem, bet redzējām, kāda Somiem bija pašatdeva, kā Somi spēlē. Trešā trešdaļā viņi vispār tomēr bija daudz labāk par amerikāņiem, un viņiem vēlme, protams, vinnēt savu tribiņu priekšā bija daudz lielāka, un tiešām viņi ar tādu uzbrukošu hokeju, man liekas, to visu nospieda, un tur tiešām bija patīkami skatīties, kā viņi beigās priecājas un pelnīt. Gan Koivu gūtie vārti, kas bija it kā no slīdes, nevis it kā, bet bija no slīdes, bet vienkārši pareizi pieliktas slīdes. Tāda cīņas par tur vārtu priekšā bija tiešām nopietnas no Somu puses, un nav brīnums, ka viņi vinnēja beigās. Čehu Zviedru divcīņas es atceros jau no savas bērnības, kad bieži vien tieši otrādi faktiski bija Čehi vinnēja Padomju Savienību, bet reizēm zaudēja Zviedrija, un līdz ar to viņi tituli vai kaut kas aizgāja garām. Šoreiz izrādījās otrādi. Jā, tā kā turismos bija tāda frāze iemets, ka redzējām, ka čempionātā Rīgā Čehi gāja lēnām uz priekšu un beigās aizgāja, lai gan nekas neliecināja par to, ka viņi tiks finālā. Šoreiz atkal, ļoti laba spēle no Čehu puses, pilnīgi savādāka spēle nekā bija pirms tam, pilnīgi cita pašatdeve. Tie bija tiešām tie Čehi, ko mēs, man liekas, esam kā Čehus iedomājušies un redzējuši kādreiz. Un šoreiz liekam salīdzināt KHL un NHL un noniecināt NHL, ka lūk, kā NHL tur ir gandrīz vai palicis jaņos, salīdzinot ar Eiropas līgām, laikam nebūtu vietā, jo laikam jau tomēr ar dažādām arī motivācijām mazliet ierodas Kanādas un ASV izlases, kaut arī neiet laukumā, lai zaudētu. Protams. Es domāju, tur tiešām ir tā, ka Eiropas komandām ir abu līgu labākie spēlētāji, un acīm redzot, šie spēlētāji arī ir tādi, kas uz beigām spēj saņemties un parādīt savu labāko sniegumu. Tā kā gaidām pusfināls un fināls. Gaidām pusfināls un fināls.